Labdien, es esmu dr. Sigurs Kudrjaudzevs. Un ko es jums gribu teikt? Pavasaris. Un pavasaris ir tad viltīgs laiks. It kā no vienas puses saulīte, bet no otras ir augsts joprojām. Nu, un tie vīrusi joprojām lido gaisā. Viņi ir vairāki desmiti vai simti. Katram tur nevar individuāli aizsardzību izdomāt, tāpēc, ko mēs darām, mēs sargāsim paši sevi ar savu imunsistēmu. Un kā mēs imunsistēmu varam stiprināt? Pirmkārt ir dabas līdzekļi, dabas vitamīni, bišu produkti, super. Es personīgi vairs nelietoju polivitamīnus nekādus, es lietoju bišu maizi ar mazliet ziedputekšņiem un medu. Un kad ir apkārt tie vīrusi lido, es iesaku parasti, ejot ārā, iepūst degunā lorozolu. Ir tas pušamais lorozols. Var arī vienkārši sasmērēt degunu, jo vīrusam nepatīk eļļa. Un vīrus tur vienkārši viņš tur paliek un netiek tālāk. Tas ir viens. Un no homeopatiskiem līdzekļiem, vissuperīgākais, kas man patīk, tas ir vācu Echinacea compositum cosmoplex. Visiem trīs vārdiem ir nozīme. Echinacea compositum cosmoplex. Atcerieties tagad kosmosu tur kaut kas. Jā, Echinacea compositum ir tabletes, ir arī ampulas, bet no ampulas bez receptes nevar dabūt. Vienu tableti šūkāt no rīta, kā profilaks, brīnišķīgi. Bet Echinaceas preparāti ir arī mūsu homeopatiskā aptiekā. Echinacea visādos veidos. Un arī citi preparāti, kas varētu netieši, bet tomēr palīdzēt imunsistēmai strādāt. Te ir tas saucamie, viņu kādreiz sauca par adaptogēniem, tagad šis vārds vairs nav modē. Ženšeņs un visi, kas stimulē. Ženšeņs, zeltsākne un citronliāna. Homeopatiskie preparāti ir tādos jau homeopatiskais atšķaidījumos, bet tos preparātus var lietot gan atsevišķi, gan reizēm taisa tādu maisījumu. Tur jāzina proporcijas, tāpēc to jau dakteris jums pateiks, jo tas tomēr ir individuāli. Un ir mums tāds universālais homeopatiskais preparāts, viņš sauc Hipericum kompleks, kas bija domāts sākumā kā preparāts pret asinsspiedienu, bet mazās devās, teiksim, kādi 5 pilieni pāris reizes dienā. Kad ir fiziskā slodze, viņš palīdz atjaunot spēkus. Var arī 2, 3, 4 reizes. Kad es vadu garu semināru, piemēram, man ir tādi 7 stundas Zoom semināri, tad es tad ik pēc pāris stundām paņemu Hipericum kompleksu. Un pie reizes arī spiedienu normalizē. Tātad režīms, un kas vēl imunsistēmai vajadzīgs? Miers. Imunsistēma strādā labi tad, kad ir miers iekšā. Labas domas, gaišas domas, piedod tur, kur varbūt gribas strīdēties, bet, kā saka, tev jāpiedod nevis tāpēc, ka viņš ir nopelnījis piedošanu, bet tagad tu esi nopelnījis mieru.